Nākamajā mācību gadā Ikšķeles vidusskolā novecojušo sekmju žurnālu vietā atzīmes un vērtējumi tiks ievadīti modernajā e-klases sistēmā. Darbs ar datorizēto skolēnu sekmju apkopošanu sācies pirms apmēram 2 gadiem, kuru laikā skolotāji iepazinās ar jauno sistēmu un apguva iemaņas darbā ar datoru. Apsveicam ir tas, ja pedagogi pirmkārt nodarbojas ar jaunākajām tehnoloģijām. Tie pedagogi, kuri agrāk bija ar datoru uz jūs, tagad viņi jau ir uz tu, jo visu ievadīt ir daudz vieglāk, glītāk, korektāk, ir iespējas izlabot un ir iespējas arī uzreiz apkopot visus rezultātus. Jau šogad visi audzinātāji ir nodrošināti ar datoriem, viņiem ir piekļuve vai nu sagatavojas vai nu klasēs. Un ar nākamo septembri būs tā, ka būs pilnīgi skolotāji nodrošināti ar datoriem, ka varēs visu informāciju ievadīt uzreiz. Tāpat kā papīra žurnālā mēs to varam rakstīt uzreiz, tāpat arī e-klasē varēsim uzreiz. Liela daļa vecāku jau lieto e-klasi un ir apmierināti. Viņi redz gan bērnu kavējumus, gan atzīmes un saņem īziņu par katru ievadīto atzīmi, norāda Santa Ustinoviča. Protams, viegliprātīgajai daļai vidusskolas audzēkņu tas nebūtu nav paprātam. Otrs lielākais pluss, es domāju, ir tas, kad varēs izprintēt, iedot bērniem, ejot brīvdienās, starpvērtējumus. Jo tas pusgads ir ļoti garš, un tad, kad gala rezultātā jāizliek ir atzīmes, tad ir daudz grūtāk. Vieglāk ir tad, kad jau kaut kāds pieturas punkts, jau kaut kādi 2 mēneši ir pagājuši, kad viņiem ir izliktas atzīmes, un viņi uzreiz redz, cik viņiem ir daudz jāsaspringst, kam jāpievērš lielāku uzmanību, un arī vecāki to redz. Ikšķeles iedzīvotāji ir pietiekoši situēti, un ļoti daudziem ir datori, un viņi arī ļoti novērtē šo te darbošanos e-klasē, jo tieši tas tā ļoti ātrā informācijas saņemšana un viss tā vērtēšanas sistēma, kuru šobrīd veidojās, es domāju, ka viņi tiks pilnveidot un arī sakārtot. Un, būs, protams, kāds, kuram varbūt trūks šī te datora un viņam, bet tad arī, protams, pastāv iespēja izkopēt, pārsūtīt, ja tikai vecāks to vēlās. E-klase Latvijas skolās iekaro aizvien lielāku popularitāti. Noslēdzot 2009.–2010. mācību gadu, e-klase izmantoja vairāk kā puse, ja 523 Latvijas skolas, kuras pilnībā bija atteikušās no papīra žurnālu izmantošanas. Dāts Tribotska, Zanda Tereško, Ogas televīzija.